Labi, mēs dodamies tālāk, un es biju Cēsīs savā etniskajā dzimtenē, un man uz ielas pienāk viens cilvēks prasa klāt, kāpēc viņa pameta Cēsu jauno skolu. Es teicu, Kristīna Pujā, tev tāpat tiek labi galā, vai ne? Brīnišķīgi. Es nosaukšu viņu par ne tikai misiju matemātiku, bet viņa ir un misiju matemātika. Dāmas un kungi, metodiska atbalsta attīstība iespējas 5 gadu laikā ar aplausiem Dana Narvaiša. Jā, labdien, tiešām liels prieks jūs visus šeit satikt. Jāsaka, ka pieminētā skola jau pirms vairākām citām nozīmīgām lomām, kas ir tiešām ļoti bagātinājuši man pieredzi un ļāvis paskatīties uz izglītību no dažādiem skatu punktiem. Un šodien man ir tiešām gods stāties jūsu priekšā kā pedagoga profesionālā atbalsta departamenta direktorai, un es tiešām uzskatu par augstu atbildību, un tieši tā arī uz šo darbu skatos. Tā kā, teiksim, pirmā manas runas daļa ir šajā lomā un amatā. Lai gan mans uzdevums šķiet, ka ir praktiskāk mazliet runāt par to, ko mums darīt un kā mums darīt, tomēr es mēģināšu miksēt, jo ir dažreiz svarīgs arī tādas atkāpes, tāda lielā bilde, lielās idejas. Un tas, ko es izdarīju, lai uzrunātu jūs šobrīd, sadalīju projekta, man gan negribētu to saukt par projektu, tiešām par iniciatīvu, jo tas nebeigsies pēc dažiem gadiem, tas ir tikai sākums. Šīs iniciatīvas mērķi un faktiski arī parunāt par šīm te rindiņām. Pirmais vārds izveidot ir tāds ļoti ietilpīgs šajā kontekstā, jo tas sevi ietver nevien iespējas, bet arī lielus izaicinājumus. Mums ir izaicinājums šobrīd izveidot pēc būtības atbalsta sistēmu, lai tiešām, tā kā mēs redzējām Ģirta prezentācijā, lai tas spiediens, tie bumbulīši, kas mums nāk tās gaidas, lai mēs pēc iespējas labāk varam tos arī aiznest tālāk pie mūsu jauniešiem. Bet tas, kā es gribētu kādu noskaņu piešķirt šim vārdam, ir iespēja. Mums ir unikāla iespēja šobrīd uzradīt tādu atbalsta sistēmu, kas ir atbilstoši mūsu šī brīža vajadzībām, mūsu jauniešu vajadzībām, balstoties vislabākajās praksēs mūsu pagātnē un arī citās valstīs, bet tur es saredzu iespēju. Bet tas, kas ir uzsvars, mēs kopā veidojam. Nav nekas gatavs, kas šobrīd tikai no augšas tiek uzlikts. Ir iestrādnes, ir līnijas, ir piedāvājums, mēs esam balstījušies pētījumos, citu pieredzēs, bet mums kopā tas ir jāizveido. Tas, kas ir nākamajā rindiņā, man šķiet vissvarīgākais vārds ir vienotu atbalsta sistēmu. Un man patika, ka iepriekšējās prezentācijās, lai gan neesam saskaņojušies, jau vairāk kārt tika izcelts, ka mēs esam atšķirīgi. Un šobrīd mēs pieredzam, ka mums ir dažādas pašvaldības ar atšķirīgām vajadzībām un iespējām. Un tieši tādēļ ārkārtīgi svarīgi ir uzsvērt, ka mēs runājam par vienotu, nevis vienādu sistēmu. Un tā ir mūsu apņemšanās, ka mēs, balstoties reālajās vajadzībās un iespējās pašvaldību, mēs veidojam vienotus principus, bet pielāgotus risinājumus tā, kā tas ir vajadzīgs katram. Nākamā rindiņa man šķiet vēl svarīgāka, un patiesībā man ļoti patika ieraudzīt, ka šie vārdi sastājās vienā līnijā. Un es gribētu jūs aicināt tā arī uz to raudzīties. Klasiski mēs kādu viņus sarindojam vertikāli, no valsts uz pašvaldību, uz izglītības iestādi. Tas, kā es aicinātu skatīties šajā kontekstā, ka mēs esam komanda, kas strādā, lai atbalstītu skolotājus, kuri var atbalstīt mūsu jauniešus. Un tā ir būtiska nianse, izmainīt šo pieeju, ka mums no augšas saka vai liek, vai pavēl, vai nosaka, mums atšķirās lomas, mums atšķirās iespējas, jā, katrai no šīm, bet es tiešām aicinātu skatīties uz to, ka mēs esam sadarbības partneri ar atšķirīgiem uzdevumiem, atšķirīgām lomām, bet mēs skatāmies vienā virzienā un negaidīt tādu vertikālo uzdevumu došanu. Ko tas praktiski nozīmē? Tas nozīmē, mēs vienādi sagaidām viens no otra to, ko esam uzņēmušies, kādas atbildības esam uzņēmušies un ko esam solījuši. Bet šī pārmaiņa ir ļoti, ļoti būtiska. Un, protams, tas mūsu mērķis ir mācību kvalitātes celšana, izglītības izcilības veicināšana un kopumā atbalsts pedagogiem.
Šeit es pārspīlēju, protams, ar to garo līniju, bet man gribējās izcelt, ka 5 gadi ir tikai tas mazais nogrieznītis, kur mums šobrīd ir finansiāls atbalsts, lai mēs varētu kopā izveidot sistēmu, kas ir ilgtspējīga. Un tomēr, tad, kad mēs skatāmies uz šo, ko mēs šobrīd darām, veidot šo atbalsta sistēmu, mums būtu jāskatās uz to garo līniju, nevis uz šiem 5 gadiem. 5 gadi ir tāds šobrīd labs smilškastes laiks, kurā mēs varam tiešām kopā testēt, pieredzēt, uzlabot un darīt. Bet mums ir jāstāsta tos kā tādu līniju. Tā kā man gan nosaukumā bija, ko mēs varam izdarīt 5 gados, bet tas, par ko mums ir jādomā ilgtermiņā. Un man gribējās parunāt par šīm lietām. Es mēģināšu ielikt arī praktiskus risinājumus, bet šķiet, ka bija svarīgi šāda atkāpe, lai mēs varētu tiešām pēc būtības tātad izveidot šo vienoto atbalsta sistēmu, kurā mēs visi esam sadarbības partneri. Un pirmā lieta ir neignorēt realitāti, jo mēs kaut kā pieņemam visu, ka šis ir izlemts, tagad ejam un darām. Mums pašvaldībā ir jāatrod metodiķi, mēs viņus mēģinām atrast un meklējam un vienmēr sakot, saliekam tā kā tiek sagaidīts. Bet mums bija pozitīva pieredze, jau balstīties konkrētos pozitīvos piemēros, tiekoties ar pašvaldībām, atklātas un godīgas sarunas par to, kā ir. Un mēs zinām, kā ir. Cilvēku resursu trūkst, jaudīgi skolotāji ir skolās, mums viņi tur arī ir nepieciešami, un mums ir jādomā risinājumi, kā mēs varam pēc būtības tiešām atbalstīt visus skolotājus, lai sasniegtu visus bērnus, un tāpat laikā nesalaužot jau to, kas strādā, neizraujot labu skolotāju, nepārceļot metodiķu lomā un tā. Mums ir svarīgi zināt šos izaicinājumus, šo reālo situāciju, jo tikai tad mēs varēsim pēc būtības ieviest risinājumu. Ja mēs par tiem nerunājam, tad mazliet sanāk tāda Putina situācija, ka tev atnes tikai tās ziņas, kuras tu gribi saņemt, un to mēs šajā gadījumā negribētu. Un tas, ko es gribētu iedrošināt, es tiešām redzu, ka izaicinājumi ir iespēja radīt tādus risinājumus, par kuriem mēs citādāk nebūtu iedomājušies. Tā man patīk krīzes un izaicinājumi, un tiešām es redzu to kā iespēju. Nākamā lieta, ko es novēlētu mums un mums visiem, ir attieksme, es gribu saprast. Un man gribas teikt, ka mēs katrs to savu īstenību redzam. Mums katram ir sava īstenība. Vislabākais piemērs ir par to kalnu, kur vienā pusē ir klints, un tu redzi to klintu, un otrā pusē ir zaļa zālīte, un tu redzi. Tas viens tas pats kalns, bet mūsu īstenības atšķiras, līdz ar to mums ir katram sava taisnība. Un tad, kad mēs esam izglītības vidē, mums jāatcerās, ka mums katram ir sava taisnība, jo tās īstenības mēdz atšķirties, kurās mēs esam, kurā skolā mēs esam, kurā novadā, kurā vietā, ar kādiem bērniem, kādiem vecākiem, kādā mācību priekšmetā, tas var atšķirties. Un kādēļ šis ir svarīgi, lai mēs neieejam cīņās. Vienkārši, lai to samazinātu. Nevis mainītu īstenību, bet lai mēs varētu vieglāk saprast, kā tiešām ir un atrast risinājumu. Tad mēģināt saprast, bet varbūt viņa kalna pusē ir klints, tad es gribu saprast. Pastāstiet, lūdzu, kāpēc tu tā domā, kādēļ tu redzi šo risinājumu. Un es tiešām aicinātu tā uztvert vismaz mūsu institīvu, mūsu projektu, ja kaut ko mēs piedāvājam, tur ir stāsts apakšā. Un varbūt uzreiz nepratoties pajautāt, es gribu saprast, bet tieši kāpēc jūs domājat, ka šādi kursi mums varētu būt noderīgi vai šādā formā, un piedāvāt to savu redzējumu, jo tikai tā mēs varam atrast to labāko risinājumu. Un šis ir vislabākais ieteikums man pašai sev un visiem, kā rast risinājumus. Tas, ko es daru, es mācos no skolas. Es mācos no skolas, no tām pieejām, kuras mēs skolā lietojam. Un man gribētos teikt, ka tās pieejas, kas ir skolā, tās nav bērniem. Tās ir cilvēkiem. Par ko es runāju? Es runāju par
sasniedzamiem rezultātiem, par diagnostiku. Tas ir pētniecība, arī mums ir nepieciešama pētniecība, diagnostika, kur mēs esam, sasniedzamie rezultāti, kur mēs vēlamies nokļūt, kur mēs esam, kādi soļi mums ir jāveic, kāda formatīvā, jeb starposmu vērtēšana mums jāveic, lai mēs saprastu, vai mēs ejam uz mērķi, jāpielāgo procesi, jāizstrādā individuālie plāni, jāīsteno diferenciācija arī pret skolām, arī pret novadiem. Tad, kad es meklēju atbildes, kā vislabāk darīt, es paprasu, kā es darītu skolā, vai kā būtu jādara skolā, un tur nereti ir visas atbildes, kuras patiesībā ir arī uzņēmumu organizāciju vadību sistēmās, citiem vārdiem, bet tie paši principi. Tā kā, ja jūs meklējat kādu atbildi, kā vislabāk darīt, mums tās atbildes jau ir, tā pieredze jau ir, tā prakse jau ir. Mazliet sanāca varbūt filozofiskāk, kā varbūt vajadzēja, varbūt būtu bijis jānosauc, kādas mācības mēs īstenosim, kā mēs tiksimies, kādas grupas, kādos līmeņos, bet faktiski tas, ko es arī šobrīd teicu, to mēs arī darīsim. Šobrīd ir bijusi tāda izpēta un diagnostika, konstatējot visai daudz mums izaicinājums, lai pēc būtības šo sistēmu ieviestu, un nākamais solis mums ir šī diferencēšana, līdz ar to daudz individuālāks darbs ar novadiem un skolām, tādēļ mazliet pieturam tos konkrētos soļus, jo tie varētu būtiski atšķirties katrā gadījumā. Nu, lūk, es pāriešu fiziski uz otru pusi, jo es nomainīšu savu lomu un amatu. Šis gan jau ir jau mana iepriekšējā darba vieta, tādēļ es atstāju savu esošo e-pastu, bet sākotnēji es tiku uzrunāta pastāstīt par šo pieredzi, tad es labprāt joprojām par to padalos, jo mums bija lieliska sadarbība ar LU Sīts arī, un patiesībā šeit ir novadi, ar kuriem mēs sadarbojamies, un skolotāju un apvienību, un vienmēr sakot, tādēļ es gribēju pastāstīt par sadarbību ar uzņēmējiem, kā tādu iespēju darīt kopā un varbūt tajā līnijā pievienot vēl citus spēlētājus. Es gribēju izstāstīt, kas ir tāda uzņēmēju vēlme iesaistīties. Viņiem ir vēlme iesaistīties izglītībā, un tas, kā viņi to pamato, viņiem interesē labklājība, labbūtība, drošība, eksporta spēja, un mēs varam pāriet arī citos terminos, bet arī mums interesē gan drošība, gan labklājība, gan labbūtība. Un tas, ko viņi redz, ka tam pamatā ir STEMS un STEAMS patiesībā, kur arī redz, ka tas iet roku rokā tad arī ar dizainu un tehnoloģijām. Tas, kā ieraudzīja LMT, vienkārši šis ir tieši LMT stāsts, ka viņi grib būt iekšā jomā, ka ne tikai runāt, vadīt un stāstīt, bet viņi tiešām grib kaut ko izdarīt, un tādēļ tika izvēlēta matemātikas joma formālajā izglītībā kā tāds pamats visām STEM un STEAM jomām. Un tad joprojām bija jautājums, kā to pamatu sakārtot, kā veidot to, kā veicināt to interesi, un tur mums radās iniciatīva par ieiešanu dziesmu un deju svētkos. Bet kas ir tā svarīgākā ziņa? Šis ir no misija matemātika, kur mēs sadarbojamies ar LU Sīts un 4 pilotā pašvaldībām un visām skolām šajās pašvaldībās, lai atbalstītu skolāns, lai viņu sniegums matemātikā kāpj. Kur ir tas ieguvums sadarboties ar uzņēmumiem? Tas tiešām ir ātrāk tikt pie pilotēšanas. Tie ir nedaudz papildu līdzekļi, bet es ļoti gribētu uzsvērt, ka uzņēmuma galvenā tā vērtība, ko viņi pienes, nav īstenībā naudā. Es varu likt roku sirds un pateikt, izglītības jomā ir daudz vairāk nauda. Tas, kas šobrīd tiek ieguldīts visos šajos projektos, tad nav tas tikai par naudu. Tas ir arī par citām ietekmēm. Un, piemēram, šajā gadījumā ir ļoti svarīga arī iespēja uzrunāt mēdījus, kuriem ir ietekme caur tiem mēdījiem, komunicēt un stāstīt, uzrunāt citus uzņēmējus un tā tālāk. Tas, ko es gribēju vēl šeit minēt pie šī projekta, uzņēmumiem ir iniciatīva. Viņi grib darīt, bet ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs viņiem palīdzam darīt pēc būtības. Es nevaru teikt pareizi, bet pēc būtības. Un tā ir tāda ļoti intensīva un aktīva cīņa, jo viņi arī visi ir vecāki. Kā jums šķiet, vai viņi nezina, kā vajag? Viņi ļoti labi zina, kā vajag un var saukt visus savus piemērus, bet man mājās ir tā.
Un te ir ļoti svarīgi šī saruna, lai tas nekļūst par mārketinga pasākumu, bet pēc būtības tiek izdarītas lietas, bet vēlme viņiem ir, un mūsu atbildība ir iesaistīties un ar viņiem sadarboties. Bet patiesībā ir tāds pavisam nesens notikums, kas man šķiet, ka varbūt ir vēl vērienīgāks, kas parāda to uzņēmumu jaudu, meklējot veidus, kā tad veicināt to interesi, un visu laiku tika minēts piemērs, kā dziesmu svētki, ka visi sanāk kopā un reizi 5 gados, lai tā būtu arī zinātnē. Un to paralēli teica vairāki cilvēki. Un spēlējoties ap šo, sapratām, ka šogad ir dziesmu svētki. Kā būtu, ja mēs šo te ienestu iekšā. Un spēlējoties, saprotot, ko katrs domā, es gribu saprast, ja, ar šo te pieeju, mēģinot saprast gaidas, mēs patiesībā arī nonācām pie tā, ka mēs nevaram ielausties dziesmu svētkos. Un tad, kad mēs sapratām šo izaicinājumu, mēs sapratām lielisku risinājumu. Mums nav jāielaužās. Zinātne jau ir dziesmu svētkos, un tādējādi mums patiesībā attīstījās pavisam jauna doma sākt runāt par to, ka zinātne ir visur, un savukārt visur, kur ir zinātne, tur ir arī māksla un sociālā zinātnes vispārējais. Un tas, kas ir uzņēmuma spēks, ideja saveidojās tikai tāda decembra pirms Ziemassvētku laikā, bet visi sadavās rokās un lielā tempā, katrs darot savu lietu, bija tāds sajūta, paņēma katrs savu lāpstu, savu grābekli un kopā radīja zinātņu darbnīcas. Vai tas ir ideālais veids? Tas nav tas, ko es apgalvoju, bet tas, ko es gribu pateikt, ka šis bija tikai tāda ieskandināšana, bet idejas pieteikšana, ieskandināšana, bet ja mēs iesaistām uzņēmumus, uzrunājam uzņēmumus un palīdzam viņiem saprast, kur tiešām atbalsts ir nepieciešams, viņi ir gatavi atbalstīt. Un viņi ir gatavi iesaistīties, jo viņi tiešām deg par Latviju un Latvijas izglītību. Es pačukstēšu, viņi ļoti labi pieredz caur darbiniekiem, caur klientiem to, cik svarīgi un nozīmīgi ir izglītība. Tādēļ viņi saprot, ka viņiem ir svarīgi tajā iesaistīties. Jā, šis bija dzejols, kas tapa priekš dziesmu svētkiem, man liekas, arī ļoti sirsnīgs un jauks un attēls, kur mēģinājām salikt mākslu un zinātni, bet tā svarīgākā doma par te secinājumi par sadarbību ar uzņēmumiem. Pirmkārt, viņiem tiešām rūp un viņi vēlas iesaistīties. Otrkārt, viņiem arī ir savs viedoklis par to, kā vajadzētu iesaistīties, bet mums viņiem vajadzētu palīdzēt, saprast, kā mums palīdzēt, un viņi to arī darīs. Treškārt, neuztvert viņus tikai kā naudas devējus. Tā ir mana pieredze, esot arī uzņēmumu pusē, ikdienu saņemot lūgumus pēc atbalsta, un šķiet, bet kā, vai tad uzņēmums to 1000, 2, 5, vai te viņam žēl, vai te viņam nav. Bet ja šādi pieteikumi nāk ar idejām katru dienu, nē, bet tiešām katru nedēļu, dažkārt vairāki, tur diemžēl sanāk tā, ka visu vienkārši ir atbalstīt, varbūt tā nevajadzētu, vai ne, ka labāk veltīt ir lielajām idejām, un tiešām neraudzīties uz viņiem, ka viņiem ir žēl, teiksim, to 1000 vai 2, bet viņi tiešām meklē, kā palīdzēt vairāk un lielākās lietās. Un es aicinātu viņus izmantot kā labus komunikātorus, kā labus savedējus, kā labus lobētājus, kā labus idejas virzītājus, nesējus, kā labus sadarbības partnerus un atbalstu. Un ja mēs iesim ar vienotu lūgumu un vienotu ideju, piemēram, šobrīd tie cilvēki, kurus parādīja iepriekš un vēl citi, kuri mazliet ir apvainojušies, ka viņiem nebija iespēja pievienoties dziesmu svētkos, viņi šobrīd ir gatavības pilni mesties iekšā un iesaistīties. Viņi gaida, kur izglītībā iedot savu spēka plecu, tas ir tas, par ko mēs runājam. Bet ir svarīgi, ka tas tiešām ir tāds lielais spēka plecs, nevis tādi mazi projektiņi, kuri ir tiešām ļoti, ļoti svarīgi, bet izmantot viņus tiešām kā tādus lielos vaļus, lielām lietām. Es nezinu, cik man laiks. Jūs jau aizmirsāt? Dievs. Labi, bet es beigšu tā kā paldies, kāpšu apakai tagad savā esošajā lomā un tiešām noteikti uz sadarbību. Paldies, Dani, paldies. Redz, kā Dani nekad nav pazaudējis savas prasmes, beidz akurāti, ka vajag. Un tad, kad drīkst, tad nevajag. Paldies. Aplausos vēlreiz Danai, paldies viņai, burvīgs.